uzpūties domāts, ja mans ķermenis ir diezgan uzpūsts, apaļīgs tāds uzpūties. Diemžēl ķermeņa uzpūšanās viņai nāk līdzi 200 dažādas slimības, iedomājieties. 200 dažādas slimības, ja mans ķermenis ir uzpūties. Tāpēc ir ļoti svarīgi, kā es ēdu, ko es ēdu, kad es ēdu, vai es sekoju līdzi, vai es sportoju, vai es kaut ko daru. Principā tas ir viens no tādiem dievība, viens no tādiem veselības stūrakmeņiem, Tāpēc es zinu, ka ir grūti, tas nav viegli, jo ēst gribās, bet veselība galu galā jābūt ir svarīgākai. Tas nenozīmē patiesībā, ka būs jāpārstāj ēst, tā gan nav. Mazliet jāierobežo, pārdomātāk. Es domāju, ļoti daudz dažādu variantu, kā to izdarīt un pamazām izveidot to kā dzīvesveidu, nevis īslaicīgi uztaisīt kaut kādu būstu, svara samazināšanai, bet vienkārši izdomāt, kāds būs mans nākamais dzīvesveids, turpmākajam mūžam, turpmākais dzīvesveids atlikušam mūžam. Bez slimībām, veselam un pilns ar enerģiju.